Ja apģērbs ir mīļš, tomēr bojāts, nav jākrīt izmisumā, bet jāļaujas profesionālām rokām, kā apģērbu labotājiem. Centrālajā dzelzceļa stacijā Tirdzniecības centrā Origo 2. stāvā atvērta jauna šūšanas darbnīca – Beātes darbnīca. Šūšanas darbnīca piedāvā audumu un ādas apģērbu remontu, apģērba izmēra koriģēšana atbilstoši klienta vēlmēm, mīksto somu remontu, kā arī aizskaru un pārvalku šūšanu. Beātes darbnīcā ir dažādi šūšanas darbi, bet visbiežāk šuvējs klientam palīdz atgūt savu iemīļoto apģērbu, to labojot vai piekoriģējot atbilstoši vajadzībām. Vērojot darba procesu, jāteic, ka bieži vien cilvēki pat nevar nojaust, cik kvalitatīvi ir iespējams salabot jebkāda veida apģērbu un cik ilgi pēc šāda remonta apģērbs var kalpot. Turklāt tas ir izdevīgi. Beātes darbnīcā strādā apģērbu remonta speciālisti ar vairāk kā 10 gadu profesionālo pieredzi. Darbnīcas klienti jauno apģērba pirkšanai izvēlas Tirdzniecības centru Origo, jo tieši šeit Beātes darbnīcā tikko nopirkto apģērbu var piekoriģēt atbilstoši augumam, ātrāk un izdevīgāk kā citur. Beātes darbnīca decembra mēnesī piedāvā īpašo piedāvājumu bērniem – bērnu apģērba remontam 15% atlaide. Beātes darbnīcā profesionālie darbinieki strādā no 9 rītā līdz 9 vakarā, bet darba apjoms strauji palielinās. Tādēļ darbnīca aicina pievienoties savai komandai tikpat profesionālu šuvējus, kas vēlas labi nopelnīt.